Labvakar, Krējumā Saldajā! Šī nedēļa bija īpaši rosīga arhitektiem un interjeru dizaineriem, jo klajā nāca arhitektes Ievas Zībārtes sagatavotais nākamā gada kalendārs, kurā atspoguļoti spilgtākie iespaidi Latvijas arhitektūrā un dizainā. Par to, kas un kā, skatieties turpmākajās minūtēs. Arhitekte un arhitektūras un dizaina zīmola Luka Buka autora Ieva Zībarte jau sen nodarbojas ar Latvijas laikmetīgās arhitektūras norišu popularizēšanu un dokumentēšanu. Kopš 2008. gada šajā jomā paveiktais tiek apkopots īpašos izdevumos ar nosaukumu Process. Kalendāra ir šī procesa mazāks un ārvalstniekiem labāk saprotams formāts, kas parāda to, kas tad īsti notiek Latvijas arhitektūrā un dizainā. Mums ir ekonomiskā krīze, ilgus gadus bija, kopš 2008. gada, no kuras mēs pamazām tikai atkopjamies, un mēs to ļoti labi redzam arhitektūrā. Mums tādi lieli publiski objekti kā Nacionālā bibliotēka ir tikai viens. Pamatā tā ir privātā arhitektūra, kas ir palikusi dzīva un diezgan arī strauji attīstījusies. Un attiecīgi tie labākie pēdējos gadus, ko arī mūsu Latvijas arhitektūras gada balva apliecina, ir bijuši mazi objekti. Interjeru veidošana nav tikai sienu krāsošana, uzsver arhitekts Mārtiņš Pīlēns, kurš radīs vēl nebijušu biroju dizainu vienai no lielākajām farmācijas kompānijām. Šeit darbs nav tikai pie darba galda. Šeit katram darbiniekam principā uzreiz tiek piedāvāta iespēja darba vidi pamainīt 3-4 dažādos veidos, 5 metrā tālumā. Tad tas būtu šāds te grēslis, kur mēs strādājam portīvo datoru vai zvanam pa telefonu, vai tās būtu šie te koncentrācijas telpas, kur mēs varam strādāt ar kolēģi divatā, paaugstināt koncentrētās dokumentiem, vai arī vienkārši ar telekonferenci. Mums ir šādi te meeting room, kur mēs ejam darbam komandā, vai arī vienkārši zonas, kur mēs pamokam no darba galda un mazliet aizmirstam darbu, un lai pēc 5 minūtēm absolūti uzpumpējuši jau enerģiju atgrieztos šeit. Jaunās tehnoloģijas un mobilitāte mainījusi arī biroju darbinieku ikdienu. Ideja par to, kāds ir un kā darbojas birojs, mainās ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Latvijā, es gribētu teikt, šāds ir pirmais mēģinājums, sekot šiem te smart working globāliem principiem, kur tiek piekopta arī šī tīrā galda politika. Tas nozīmē, ka tīrā galda politika ir, kad es vakarā pabeidzot darbu, savācu savu galdu un nākšu rītā tur var nosēsties es vai kāds cits kolēģis. Principā tas ir ārkārtīgi demokrātisks līmenis, arī vadība sēž pie šādiem pašiem galdiem, lai veicinātu šeit tos parus. Kabineti, kur katrs sēž aiz savām durvīm, jau sen vairs nav modē. Īpaši lielu kompāniju darbiniekiem nākas ceļot un justies kā mājās birojos jebkurā pasaules malā. Tikpat svarīga vai pat vēl nozīmīgāka kā darba ir izglītības vide. Tāpēc kalendārā izcelta arī Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā tapusī piebūve. Lai arī pats svarīgākais ir izglītības saturs un to, kā mēs mācām skolās un augstskolās un bērnu dārzos, tikpat liela nozīme ir izglītības fiziskajam ietvaram, kādās ēkās tas notiek. Un faktiski mums Latvijā nav neviens moderns universitātes kampus vai kaut kas liels modernas laboratorijas un universitāšu bibliotēkas. Pareizo sinerģiju starp jauno un veco atradis arhitekts Andis Sīlis. Jaunajā piebūvē, ko ieskauj vecie mūri, radot daudzfunkcionālas telpas, kas piemērotas gan lekcijām, gan izstādēm un dažādiem pasākumiem. Mākslas akadēmijas piebūve ir ļoti maziņš solītis, un faktiski tā piebūve jau neatrisina lielās vajadzības, bet tomēr parāda, cik ļoti augstskolas tēls izmainās, kad parādās arī šīs reformu izpausmes arhitektūras veidolā. Gadsimta sākumā daudzus skolas Latvijā būvēja pēc arhitekta Reinholda Šmēlinga projekta, arī šo, kas atrodas pie jaunās Nacionālās bibliotēkas. Daudzus gadus skola bija pamesta, taču tagad 1911. gadā celtajā ēkā iedzīvojušies arhitekti un interjeru dizaineri, dodot vēsturiskajai mājai jaunu elpu. Visticamāk, ka šo ēku redzēsim nākamajā arhitektūras kalendārā.
Mēs esam viņu no pagājušā gada sākuši atjaunot un rekonstruēt, un viņa ir ieguvusi jaunu funkciju. Viņa ir paredzēta kā tāda multifunkcionāla ēka, kurā ir paredzētas un jau notikušas dažādas izstādes. Tā ir vieta cilvēkiem, arhitektiem, studentiem, vienkārši interesantiem. Te ik viens var iepazīties ar pasaules dizaina tendencēm, jaunākajiem materiāliem un tehnoloģijām. Arhitektu biroja mērķis dizaina izglītība lieliski saskana ar skolas ideju, kas šajā ēkā iebūvēta pašos pamatos. Mazā arhitektūra ir spilgta Latvijas iezīme, un tā nekur nezudīs arī nākamajos gados, taču mūs sagaida arī lielākas pārmaiņas. Gads bagāts ar mazām būvēm nebūs tik drīz, jo teju durvis vērs vaļā Nacionālā bibliotēka, arī mūsu lielie reģionu centri. Rezeknē jau viens ir atvērties un drīz vērsies arī koncertu centrs, tāpat tās Cēsīs un Ventspilī un Liepājā. Tā kā pēc kādiem 2-3 gadiem varētu būt ļoti interesants tāds pavērsiens Latvijas arhitektūrā, ka mums būs daudz liels būvs, par ko rakstīt, ko fotografēt un ko parādīt.